Nevienam nepatīk nodot asins analīzes. Vispirms ir šausmīgā adata, tad asins mēģina, un pēc tam šķiet, ka jāgaida vesela mūžība, lai saņemtu analīžu rezultātus. Bet ko ja es jums teiktu, ka viss process varētu aizņemt tikai 30 sekundes ar vienu pirksta dūrienu? Šodien es jums parādīšu ierīci, kas spēj tieši to. Šī ir RevDX. Tā nav tikai ierīce. Tā patiesībā ir pilnvērtīga hematoloģijas laboratorija, un tā sver tikai 2,5 kg. Tā var veikt pilnu asins ainu, testu, kas atklāja anēmiju, infekciju, zemu trombocītu līmeni, visu to. Un tas viss tiek darīts izmantojot vienkāršu pirksta dūrienu. Ar tikai 25 mikrolitriem asiņu jūs varat saņemt pirmos rezultātus tikai 30 sekundēs. Tas ir ātrākais tirgū, un šodien es to izmēģināšu. Tātad šodien mēs izmēģināsim RevDX tiešraidē. Viņš veiks asins analīzi. Es saņemšu savus rezultātus dažu sekundžu laikā, vai ne? Patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Mēs izmantojam to, ko saucam par RevDX testa mikrosēmu, kas paņem asins paraugu. Tātad mēs sākam ar pirksta dūrienu. Un kad mums ir laba asins lāse, mēs to uzliekam uz mikrosēmas. Un tagad tas ir gatavs. Tātad pirmo rezultātu jūs saņemsiet aptuveni 30 sekundžu laikā. Wow! Un mēs uzzināsim, vai jums ir anēmija vai nē. Pastāv iespēja, ka man varētu būt anēmija, tāpēc mēs varētu uzzināt kaut ko interesantu no šiem rezultātiem. Aiz šī ekrāna mākslīgais intelekts dara to, ko laboratorijas tehniķim agrāk prasīja gadus apgūt, identificējot un skaitot asins šūnas pa vienai. Ja tas pamana kaut ko neparastu, tas var nosūtīt attēlu hematologam, citā vietā papildu izvērtēšanai. Tu esi kārtībā, tev viss ir labi, tev nav anēmijas. Nav anēmijas. Puiši, Jā, es labi. esmu vesela. Acīm redzot, es esmu ļoti vesela, vai ne? Tātad mēs ieguvām rezultātus tikai 30 sekundēs par 3 visbiežāk sastopamajiem neatliekamās palīdzības parametriem. Bet pēc apmēram 10 minūtēm mēs ieguvām pārējos manas asins analīžu rezultātus. Tātad visus 19 testus, ko šī iekārta spēja veikt. Šis ātrums var būt izšķirošs starp dzīvību un nāvi. Patiesībā tas tika pierādīts pagājušajā gadā slimnīcā Brazīlijā ar 46 gadus vecu sievieti, kura tikko bija izgājusi operāciju un uzrādīja klasiskas nopietna asins zuduma pazīmes. Ārstiem nebija laika gaidīt centrālās laboratorijas rezultātus, tāpēc viņi izmantoja RevDX pie pacienta gultas. Un rezultāts bija smaga, kritiska anēmija. Komanda nekavējoties veica dzīvību glābjošu asins pārliešanu. Viss notika vēl pirms bija saņemti slimnīcas laboratorijas rezultāti, kas apstiprināja to pašu secinājumu. Mēs piedāvājam pilnvērtīgu laboratorijas risinājumu uz vietas. Mēs neaizstājam lielo laboratorijas iekārtu, bet, ja jūs atrodaties klīnikā, ārstējaties mājās vai esat ārpus laboratorijas, kas ir globāla tendence, pāriet ārpus laboratorijas, tad mēs esam visportatīvākais risinājums šajā jomā. Padomājiet, kam tas patiesībā palīdz. Ārstam, kurš uz vietas izlem, vai infekcija ir vīrusu vai bakteriāla, vēža pacientam, kurš vietējā klīnikā pārbauda savu balto asins šūnu skaitu pirms ķīmijterapijas, lauka mediķim, mājas aprūpes māsai, jebkuru, kur pacientam nav viegli piekļūt laboratorijai, piemēram, Malāvijā, kur RevDX pašlaik tiek izmēģināts ciematos, kuriem gandrīz nav pieejama veselības aprūpe. Dibinātājs un izpilddirektors Joels Ezra pēc profesijas ir inženieris, un viņam radās ideja par šo portatīvo asins laboratoriju, ceļojot pa Āfriku un Indiju, un nolēma pievērsties infekcijas slimību ietekmei. Tātad sākumā tas bija kā liels prototips. Es ieguldīju savus līdzekļus, es saņēmu nelielu grantu no Izraēlas inovāciju pārvaldes. Mums patiesībā tur ir vecā ierīce. Jūs sakāt, ka šī ir pirmā ierīce, ko jūs uzbūvējāt? Pirmais prototips, ko mēs uzbūvējām. Viss tika darīts manuāli. Mēs to izstrādājām kopā ar ekspertu komandu dažādās jomās, un mēs teicām, labi, tagad mēs pierādām, ka koncepcija darbojas. Šodien 18 RevDX ierīces jau ir izvietotas visā pasaulē veco ļaužu aprūpē un ārstēšanā mājās – Itālijā, Apvienotajā Karalistē, Rumānijā, Meksikā un Brazīlijā. Un nākamās būs Indija un Taizeme. Šeit laboratorijā Izrēlā komanda turpina censties panākt rezultātus vēl ātrāk. Katru rītu es dodos uz slimnīcu un atnesu asins mēģinus. Mēs darām tā. Mēs pārbaudam asins uz mūsu mikroshēmām un salīdzinam ar šo ierīci. Tas ir zelta standarts. Šai ierīcei ir jauna programmatūra. Šai programmatūrai vajadzētu būt daudz ātrākai. Tai vajadzētu sniegt pilns rezultātus aptuveni 7 līdz 8 minūšu laikā. Kāda slimība vai stāvokļa gadījumā jūsuprāt šī ierīce varētu būt dzīvi mainoša? Mēs palīdzam izprast infekcijas, tātad balstoties uz imūnsistēmu. Tas ir tas, ko mēs analizējam. Jūs varat saprast, kāds ir infekcijas iemesls, ja jums ir drudzis. Tātad varbūt tā ir baktērija, varbūt tas ir vīrus, varbūt tas ir parazīts. Mēs neizgudrojam testu. Šis ir zināms tests, tas ir labi zināms tests, bet mēs nodrošinām piekļuvu šim testam. Mūsu redzējums ir, ka RevDX būs visur.